Augstā viļņotā līdzenumā, dziļu meža ieskautajos sveicina mūsu mīļā Ilzene. Ilzene jau izseni zināma kā līvu apdzīvota vieta. Vēl šodien saglabājušies senie līvu vietvārdi – čonkas, siveci, sūzari, onti, sarvas. Ir izveidota arī piemiņas vieta Ilzenē dzīvojošajiem līviem. Šeit ciemiņi tiek cienāti ar līvu putru un it bieži tiek dziedāta latviešu tautas dziesma Pūtu vējņi līvu valodā. Jā, tautas valoda līdz ar vizuālo un lietišķo mākslu ir galvenie kultūras izteiksmes veidi, tās galvenie liecinieki un raksturotāji. To lieliski izteicis Imants Ziedonis. Kad zeme mācās runāt, pirmā ir tautas dziesma, kultūras sēkla. Sēkla dod cerību, ja krīt auglīgā kultivētā zemē. Ilzenes pagasta lībiešu valodas pratēju Madaļu Ermiku Emīls Melngailis vedis uz Rīgu dziedāt tautas dziesmas. Ilzenē ir zināmi folkloras teicēji, kas snieguši vairāk kā 200 tautas dziesmu. Atpūtu Ilzenē veido kultūra, sports un tūrisms, kas citu papildina, bagātina, pilnveido. Jo kultūru veido gan māksla visās tās izpausmēs, gan vēstures mantojums, gan brīvā laika pavadīšanas iespējas, ieskaitot aktīvo atpūtu, tātad arī fizisko kultūru. Vecmāmiņa, kā jūs agrāk atpūtāties? Ļoti teātris bija cieņā. Spēlējām gan skolā, gan Čonkušķūni, kas bija cīnīts, tur pat Rīgas aktieri brauca. Un vēlāk arī pilī. Tur bija tautas nams iekārtots. Tagad jau tur ir tikai no ārpuses var apskatīt klasicisma stilā celtu ēku. Bet vecmāmiņa, nekas jau nav mainījies. Arī šobrīd mūsu pagastā ir amatieru teātris, kas ar savām izrādēm mūs visus priecē un vieno. Kā jau tu pati zini, es pati spēlēju pamatskolas teātra studijā Kurmis, kas guvis ievērojams panākumus gan novada, gan valsts mēroga skatēs. Kā? Dziesma ir teksts, kas mūsu prātam kaut ko stāsta, raisa atmiņas, bet mūzika šo vēsti palīdz aizdabūt līdz sirdī. Vecmāmiņa, tev tā patīk dziedāt. Jā. Ilzene, 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 mana liepziedu zemē, kur gan citur, tādu gaišumu rās. Mums agrāk bija jauktais koris sarastā, un piedalījāmies arī Rīgā dziesmu svētkos. Tā bija sieviešu vokālais ansamblis, vīriešu vokālais ansamblis, un tāda lauku kapela. Mans brālis Arvids tur spēlēja. Arī Ilzenes pagasta sieviešu vokālais ansamblis ir nopelniem bagāts. Aktīvi piedalās kultūras dzīves veidošanā, ar savām dziesmām priecē gan savā pagastā, gan ārpus tā. Un kā ar dejām, mūsu pagastā citautu kultūru ievieš mūsu līnīdeju kolektīvs Kleo, kas kauboju dejas ar prieku iznes dažādos festivālos un arī vietējās nozīmes pasākumos. Tāpat arī ir meitenes, kuras dejo vēderdejas un dara to brīnišķīgi graciozi. Jā, kultūra ir dažāda. Un pats galvenais, ka tā aizrauj cilvēkus. Kultūra ir individuāla un neatkārtojama. Tā ir senču mantojums. Kultūras vērtības cilvēks krāja atmiņās, muzejos, bibliotēkās. Mūsu biblioteka ir lielākā šo vērtību glabātāja. Te notiek dažādas novadpētniecības izstādes, dzejas dienas un citi pasākumi lasītājiem. Viens no nozīmīgākajiem novadpētniecības darbiem tika paveikts 2006. gada 12. augustā, kad pie dzimtajām mājām tika atklāts piemiņas akmens mūsu novadniekam, izcilajam novadpētniekam un Ates muzeja dibinātājam Viktoram Ķirpam.
Arī šogad ar Kultūra Kapitāla fonda un aktīvistu grupas Vizma atbalstu noslēdzās unikāls projekts – Ilzenes pagasta vietvārdu kartes izstrāde. Šogad esam iecerējuši atklāt piemiņas zīmi Ilzenes pirmajai skolai Ontukalnā, dibinātai 1869. gadā. Mēs esam gandarīti, ka Ilzenes pagastam ir izveidots un heraldiski apstiprināts ģerbonis. Te, zeltainos labības laukos, graznojas mūsu melnupīte un pļavās zied ilzītes. Kultūras vērtības pieejamas tiem, kas to saprot, tāpēc svarīgi, lai katrā vietā šīs vērtības būtu nepieciešamas un saprotamas cilvēkiem, kas šeit dzīvo. Pati lielākā rosība kultūras dzīvē Ilzenē notiek ap Jāņiem, kad svinam pagasta svētkus. Vecmāmiņ, vai tu atceries mūsu jaukā pagasta svētkus? Jā, man vislabāk patika kolhoznieku svētki. Un tavs vectētiņš kā traks uz tam makšķerēšanu sacensībām. Katru gadu tas tiek rīkotas mūsu ezeri. Lielsloku ezerā, jā. Tur tagad ierīkota peldu vietā ar ugunskura vietu, krēsliem, galdiem. Tur ir arī volejbola laukums. Un pretējā krastā ir ierīkotas telšu vietas. Redz, ko izdomājuši? Pagasta svētki ir paši krāšņākie svētki, jo tiek uzskatīti par gada kulmināciju ne tikai dabā, bet arī atpūtā. Ir sakopti lauki, dārzi, ir dabas pilnbrieds. Par tradīciju kļūšas riteņbraukšanas sacensības Līkloči papardēs, kas katru gadu pulcina aizvien vairāk dalībnieku. Vienmēr notiek turisma diena, kurā tuvāk iepazīstam savu pagastu, ciemojamies citos. Un šos pasākumus papildina dažādas kultūras programmas. Vecmāmiņ, vai zini? Ilzenē vēl kā tradīcijas veidojam sēņošanas sacensības, budēļos iešanu Ziemassvētkos, kad katrā ciemā mūs sagaida iedzīvotāji aizdegt ugunskuru, un arī lieldienu zaķu skrējienu, kas iepriecina mazos ilzeniešus. Šobrīd pagasta iedzīvotāji skatās nākotnē ar cerību, ka pašvaldības daudzfunkcionālais kultūras, sporta, interešu izglītības un mūža izglītības centrs Dailis kļūs par nozīmīgu, cilvēku piesaistošu vietu, kas cels pagasta atpazīstamību un būs interesanta visam novadam. Ilzenes moto – ar skatu nākotnē. Kultūra ir sabiedrības dzīves stils, vai ne, vecmāmiņ? Nu, tieši tā.